Čau, sports vai skatītāji! Šodien pie mums ciemos ir cilvēks, ko droši vien jūs, skatītāji un visi fitness entuziasti, kam ir Facebook, kam ir piekļuva Delfiem, pazīstat jau. Tas ir Raivi šodien pie mums ciemos. Čau, Raivi! Čau! Iepazīstini tos, kuri varbūt tevi tomēr vēl nezina, ar sevi un pastāsti reāli, kāds bija tavs ceļš, no kurienes tu nāc, kas tu esi un kā tu esi ticis līdz šādai popularitātei tieši fitness jomā. Sveiki, mani sauc Raisars Popels, man ir 21 gads, es nāku no Rojas. Ar fitness nodarbojos nopietni pēdējos 4 mēnešus, bet kopsumā tā pavisam trenējos 8 mēnešus. Un mērķi ir lieli, un tos noteikti arī sasniegšu. Kā es nonācu līdz tādai atpazīstamībai, tas viss ir mans darbs, viss, ko es daru ikdienā, publicēju par sevīm informāciju, lietas, nesēžu nekur klusumā stūrī, es parādu cilvēkiem sevi, un lai viņi paši izvērtē, lai viņi redz mani un dod man iespējas, lai piedāvā. Ir daudz cilvēku, kas heito, protams, neatbalsta to, bet tas ir normāli. Kurš bez to izies cauri kaut kādai slavai vai atpazīstamībai bez kaut kādiem uzbraucieniem. Tam visam jāpāriet pāri, un es uz to skatos ļoti pozitīvi, un tā kā man tas neaizskar, jo vairāk jūs rakstīsiet, jo man tieši interesantāk ies, un aizvien jautrāk būs. Tā kā katrs, lai raksta, ko vēlās, kurš pozitīvi, kurš negatīvi, tad vēlāk tas atspoguļosies visu un redzēsiet mani jau kaut kur augstākais ierindās, ne šeit, tā kā šobrīd, tīri kā iesācējs es, ja, tad, pēc gadiem 2, 3 es jau sev redzu jau uz skatuves un jau vēlākās, diezgan nopietni. Tas, nospraucos mērķis, kad viss būs labi. Tu runāji, jā, par mērķiem. Tikko minēji, ka pēc jau 2 gadiem iespējams redzēsim tev skatuves. Un, principā, jā, fitness atlēts, fitness modelis, tas plašs jēdziens. Principā, kāds ir reāli tavs mērķis? Tu gribi būt bodybuilding atlēts fitnessa, vai tu gribi būt modelis fitnessa? Kāds ir tas mērķis, kam tu reāli trenējies un šos 2 gadus tad arī gatavosies tagad? Programma sastādīta tieši attiecīgi uz fitness modeli. Tā kā uz to arī tiekšos. Un bodybuildings man tik traki tā, neuzrunā. Sākumā likās, kad es trenējos, man likās, ka tas ir bodybuildings, bet, kad es tajā visā sāku iet ar plašāku skatienu, sāku interesēties par to visu, tad es sapratu, ka es vēlos kļūt par fitness modeli. Kas filmējās reklāmās, uz vākiem, visur, jebkur, kā fitness modelis, nevis bodybuildings. Jā. Tad, principā, jā, vēl viens jautājums, ko var uzdot. Mēs jau iepriekšējā intervijā ar Lauru Štāni pajautājām viņai, viņa ir trenere, kā viņai ir ar reāli legālo pusi treniņiem. Es redzēju arī, ka tu Facebookā biji ielicis, ka tu piedāvā savus pakalpojumus kā treneris. Tad, principā, jā, tas, ko mēs visiem treneriem vienmēr tagad cenšamies uzdot pēc raidījuma, kas bija pat 2 mēneši atpakaļ par to aizliegtais paņēmiens. Jā. Un tad, principā, kā tev ir? Tad, principā, tev ir certifikāts vai nav, vai ir kaut kādi kursi varbūt tomēr pabeigti? Jā, redz, šim jautājumam es tieši arī esmu sagatavojies, jo man likās kaut ko tādu varētu jautāt, jo, kādu pareizi pateicu, es piedāvāju. Es piedāvāju, nevis sastādu vai pasniedzu. Jo man ir treneris, kas ar manīm strādā, un līdz ar to, kad man ir tāda atpazīstamība, es varu palīdzēt viņam, un viņam piebīdīt klients un saņemt arī pats labums un tā. Sanāk, jā, tu vienkārši reāli piedāvā savus pakalpojumus, tieši tīri vārdiski padomu ziņā un tā, un attiecīgi, jā, kā tu minēji, tad tu, ja kaut kas nopietnāks un cilvēks tiešām tur grib programmu, uzturu un tā tālāk, tas var pie savu treneri sanāk, jā? Jā. Pastāst mums, kurā sporta klubā tu trenējies un cik arī bieži īstenībā, kāds tas nedēļas plāns ir treniņiem? Trenējos Atlētikas Zolotū, tas man ir tieši pie mājām. 5 minūtes un sporta režīms tieši dienas, ka nedēļā 4. Pirmdienā, trešdienā, piekdienā un sestdienā, bet ar to, kad pārāk daudz darīšanas pēdējā laikā, biznesa lietas, kā jūs zināt, tad sanāk tā, kad kādu dienu izlaist un ielikt viņu citā dienā, bet pēc grafika vadoties, tad ir pirmdiena, trešdiena, piekdiena un sestdiena. Kaut kur es pats biju arī pamanījis, ka tu biji līdz arī kaut kādas savas uztura bildes iekšā, ko tu tā kā uzturā lieto. Kā ir ar to? Vai tu pats reāli sastādi sev to uzturu, vai tev kāds palīdz tomēr? Kāds ir tavs racions reāli tajā ēšanās paradumos tagad? Sākumā es vadījos pēc savas, ko es biju pats skatījies internetā, bet
cik viss bija reāli, ko es ēdu, cik man tas daudz palīdzēja, tas bija cits jautājums. Kad es parādīju trenerim, ko es ēdu, pušas tika izsvītrots ārā, piemēram, kā kārīs, tas ēd muskuļus, vēl visāds garšvielas, viss bija izmests ārā, tur gumijas konfekts, kurš man dažreiz patīk uzēst tās visas ārā, tās viņam dabu jādot. Es parasti nācu no veikala, es rādīju, ko es pirku, un pēc tam jau vairāk nopietnāk, kas piegājām pie to, tad sāk stāstīt, ko es ēdu, un viņš sastādīja man programmu, man kaut kā nevilkās svars uz augšu, un tad viņš pajautāja, ko es tieši ikdienā vispār brokastīs pusdienās un tā ēdu. Un tad viņš saprata, kas nav pilnvērtīgi, un sastādīja man programmu, un tad uzreiz jau mēneša laikā pienāca 4 kg klāt. Es biju ļoti pārsteigts, un šobrīd es turpinu tā patēst, bet līdz tiem 4 uzgāju, un tagad jau pamazāk tur mēnesī, tagad kaut kāds 1,5 kilograms, 2 varbūt. Un tagad dosimies Olimpa pirmajā stāvā, kur Aivis mums parādīs savu šīs dienas treniņu. Varbūt ātri tad izstāstīja, ko tu trenēsi šodien? Šodien tieši kā sagadības pēc ir sanākuši pleci. Tad šodien sestdien ir plecis trenēja. Būs pāris specifiski paņēmieni, varbūt kurus citu neizmanto, un tad, cerams, būs interesanti un parādīšu kaut ko jaunu varbūt. Skatītāji un arī, kā mēs sākumā runājam, visi heitotāji, mēs arī intervijā tikko noskatījām, ka Raivim viņam ir treneris savs, kurš arī viņam dod padomas, savas zināšanas reāli. Tā kā viņam nav no kaut kādas savas, no citplanētiešiem izvilktās zinātnes, ar kurām viņš ir uztrenējies, un nepamatoti kaut kādi paņēmieni, kā internetā daudzi raksta. Tā kā Raivim ir palīdzība arī no malas, viņa paša ieguldītais darbs un laiks. Un tā kā tagad skatāmies, novērtējam treniņu un spriežam paši, laikojam, šeirojam, un paldies! So many things that I don't understand. Like, why am I so lost if I have a captain? I'm tossed back and forth by deceitful winds, and if it all falls, look within. I've been breaking hearts way too long. I did this from the start, now I'm all alone. So focus on that heart if you want a home. I can't settle for that cardboard box no more. Early Christmas morning at the table with my mama, steams coming off the coffee. We talking about the father. These are the conversations. Programmā viss sastādīts 5x5 par 5 piegājieniem un 5 atkārtojumiem. Es vairāk uz masas strādā. Tā treneris teica. I hold on to. She asked me, is there a girl in your life that you're fond of? Well, not yet. Feels like I'm looking for the Loch Ness. I ain't even really got a prospect. I don't think I found what I want yet. Dienas arī man tā ir viens no mīļākajām, jo treniņa diena nav tik ilga, jo ir mazāks atpūtas laiks ar piegājieniem. But let me be blunt, no pothead. I'm going through a process to stop seeing women as objects, cause the meaning of marriage is not sex. It's so much more. This ain't no beauty contest. When you play that game, then somebody's always got next. If charm is deceiving and beauty's vain, then I bet the standards that we judge most people with are nonsense. I put too much emphasis on my preferences. Dag, I'm feeling shallow just addressing this. Cause God loves me despite of how much a mess I'm is. And I'm writing off shorties whose bodies is less impressive. Like so many things that I don't understand. Like, why am I so lost if I have a captain? I'm tossed back and forth by deceitful winds, and if it all falls, look within. I've been breaking hearts way too long. I did this from the start, now I'm all alone. So focus on that heart if you want a home. I can't settle for that cardboard box no more. Cooling back in 01, high school Mac was so fun. Making chicks my baby, then on to the next one, Jay-Z. 01 turned to 04, late night games at your dorm. Let's take a walk, your girls hating, we just flirting, we ain't dating. 04 turned to 06, and you so sick, asking me is that your chick? And I'm like yes, finna put her in a white dress and you cry. I loved you, I ain't mean it, but I said it. Now I'm married with a trail of broken hearts and I regret it, damn. Should've treated you like you was God's daughter, cause you was, but I got caught up, now I got karma, 2012 and now I got daughters, and I killed a dude that ever do them like I did you. Laundry list of names
that's too long to mention, but I'm the one need cleansing. I did my dirt and then some. Pain was never intention. I pray for your forgiveness. Thank God he saved me from my sin, but not the consequences. So many things that I don't understand. Like, why am I so lost if I have a captain? I'm tossed back and forth by deceitful winds, and if it all falls, look within. I've been breaking hearts way too long. Idealist from the start, now I'm all alone.